Kā vērtē spēli? Ļoti viļņaini. Pirmais periods, kā vienmēr, labs. Otrais, kā visas līdzšinējās spēles, slikts. Un trešajā atkal sākām mest vārdus un atguvāmies un bijām uz viļņu. Un otrais periods no malas šķita visai haotisks. Kāds tajā brīdī bija noskaņojums uz soliņa? Nezinu, tāpat kā laukumā valdīja haoss. Visu laiku skriešana no vienas puses uz otru pusi. Tā pa viņiem, kā jau teicu. Šodien arī esi gūs pirmos vārdus mājas laukumā. Kādas sajūtas pēc tā? Fantastisks, kā vienmēr. Jā, nevar jau neko pateikt. Tādas emocijas, protams, ļoti labas. Guvu Bauskā pirmos vārdus, tad jau bija ļoti labas no komandas, bet tagad mājās gūstot pirmos vārdus, protams, daudz labāk un daudz skatītāju, savu skatītāju priekšā. Un, protams, emocijas daudz labākas, kā gūstot kaut kur citur vārdus. Un kā kopumā jūties, vai esi iejuties jaunajā komandā? Kopumā jūtos ļoti labi. Esmu iejuties ļoti labi, palīdzēja daudz citu spēlētāju iejusties labā komandā, jo pazinu pirms tam viņus. Jā, viņi palīdzēja, kontaktējāmies ārpus laukuma ļoti daudz, un tas viss kaut kā saliedējāmies, un esmu ļoti labi iejuties kopumā, jā. Vai arī kā jauno spēlētāju komandā tevi kāds mēģinās paķircināt? Protams, pieminēšu šoreiz Kasparu Bernātu visizteiktāk. Kā komandas kapteinis, jā. Tuvojoties Helovīnam, jājautā, vai ir kaut kas tāds, no kā tu dzīvē tiešām ļoti baidies? Es nevaru tā teikt. Man liekas, ka ir ļoti daudz lietas, no kā es baidos, bet vēl neesmu droši ar tām saskāries, bet viena lieta laikam ir augstums. No kura komandas biedra tu visvairāk ikdienā baidies? Baidos? Viens ir Redkurs šeit aiz muguras, un otrs ir Kaspars. Viņš negaidītu vienmēr man iekaust. Labi, liels paldies tev!